Sveicināti! Šoreiz vēlamies parādīt pilnīgi jaunu Kia Niro. Vēlamies īsumā pastāstīt par viņa tehniskajiem rādītājiem. Ar vienu uzlādi šis auto pilsētā var nobraukt 600 km, ārpus pilsētas šoseis 460 km un baterijas ietilpība 65 kW. Ikdienā mēs redzam, ka pirmajā pieciniekā ir Kia Niro, Tesla Model 3, Hyundai Kona, Audi e-tron, Renault Zoe, Nissan Leaf. Ir interesanti tas, ka elektroauto var iegādāties līzingā bez pirmās iemaksas. Pirmā iemaksa var būt valsts atbalsts. Valsts atbalsts ir dažāda apmēra, sākot no 3350 eiro, tad atkarībā no tā, vai ir 3+ ģimene vai ir norakstāmais auto, valsts atbalsta apmērs var sasniegt 11 000 kopsummā, atkarībā no izvēlētā auto un statusa. Kas būtu jādara, lai jūs varētu iegādāties auto ar valsts atbalstu? Jums ir jāizvēlās portālā Mobile.de jūs interesējošais auto marka modelis vai izsoļu portālā OpenLane.eu. Pārējās formalitātes nokārtojam mēs. Šobrīd ir aktuāli, ja elektroauto iegādājās budžeta klasē līdz 10 000, tad ar daudzbērnu ģimenes karti vai 3+ karti iegādes vērtību var samazināt vismaz uz pusi, jo otru pusi nosedz valsts atbalsts. Vēl pastāv iespēja, ka elektroauto var iegādāties ar valsts atbalstu līzingā bez pirmās iemaksas. Tātad jūs izvēlaties elektroauto portālā Mobile.de vai izsoļu namā OpenLane.eu. Mēs sakārtojam visas nepieciešamās līzinga un valsts atbalsta formalitātes, un jums atliek tikai sēsties un braukt un maksāt, protams, ikmēneša maksājumu. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī hibrīda auto līdz 4500 eiro. Un atbalsta nosacījumi ir sekojoši. Hibrīda auto ir jābūt jaunam, ar vienu uzlādi jāspēj nobraukt vismaz 50 km un CO2 izmešu līmenim jābūt zemākam par 50 gramiem. Lai palielinātu valsts atbalsta apmēru elektroauto iegādē, ir iespēja nodot veco auto. Ar to ir domāts jūsu veco nobraukto auto, kura pārdošanas vērtība ir pavisam zema, vai jau pat iespējams vispār vairs nevar pārdot, dēļ tā, ka ir pārāk daudz kilometru nobraukt un viņš ir pārāk vecs nolietots. Taču, lai šis auto atbilstu šiem atbalsta kritērijiem, šim auto jābūt derīgai pielaidei ceļu satiksmē vai tehniskajai apskatei. Ja šim auto ir jābūt vismaz 3 mēneši jūsu īpašumā un jābūt nobrauktam starp pēdējām tehniskajām apskatēm 5000 km. Lai elektroauto atbilstu valsts atbalsta kritērijiem, tam ir jāmaksā vismaz 8750 eiro, taču ne vairāk kā 75 000 eiro plus PVN. Daudzi joprojām nezina to, ka likuma izpratnē jauns auto ir ar nobraukumu līdz 6000 km vai 6 mēnešu vecs. Tas nozīmē to, ka ja jūs pērkat elektroauto, kurš ir ar nobraukumu līdz 6000 km, šīs elektroauto var kvalificēties lielākai valsts atbalsta summai. Šī brīža aktualitāte ir Tesla Model 3 iegāde, jo pie mums vēršās daudzi klienti, kas vēlas iegādāties Tesla Model 3 no holandiešu OpenLane izsoles. Cena ir ļoti pievilcīga. 2019. 2020. gada Tesla Model 3 maksā izsolēs sākot no 10 000 eiro plus PVN. Nemazāk svarīgi ir tas, ka valsts atbalsts elektroauto iegādē vai plug-in hibrīda iegādē ir pieejams tikai līdz šī gada beigām. Nāc uz Autopiegāde LV un izvēlies savu elektroauto ar valsts atbalstu un līzingu bez pirmās iemaksas.